Labvakar, parādīšu, pie kāda jauna pirkuma es tiku šodien. Nopirku jaunu radioaparātu, tādu Kenwood DMX 9720. Gribu kemperī ielikt vecā radioaparāta vietā. Un kādēļ es to darīju? Tāpēc, ka vecais šis te radioaparāts Pionieris neapmierināja mums tādu iemeslu dēļ, ka viņš kā radioaparāts nestrādāja nemaz. Es pat liku viņiem antenas pastiprinātāju papildus. Domāju, ka no antenas nāk signāls pa švakaru, tas neko nedeva. Viņš ar kompaktdiskiem, kompaktdiski jau ir zināmā mērā, jau tā ir vakardiena, aizvakardiena, jau tas ir novecojis. Un man nepatika tas, ka, piemēram, skaļums te skaļāk klusāk, te jāmeklē, jāsatausta podziņus, un braucot tā kā roka trīc, ja, tas nav sevišķi ērti. Nav neviena kloķa tādais, kā var paņemt un griezt un uzgriezt to skaļumu. Un vēl tāda lieta, ka mēs braucot izmantojam navigāciju Vēze telefonā, un šeit ir TomTom navigācija. TomTom Go 500 aparāts. Un jau vairākas reizes ir tā, ka viņam te, viņš par cik nedaudz trīc braucot, viņam izļurkājās tā pamatnīte, tā barošana, un es to pamatnīti jau esmu mainījis, un vienreiz nomainīju, un tagad atkal, un viņi brīžiem strādā, brīžiem nestrādā, un tagad ir tāda doma, tā kā nošaut divus zaķus ar vienu šāvienu, ņemt no šo te TomTom navigāciju, veco radioaparātu prom, un viņa vietā šo te jauno Kenwood aparātu. Viņš ir ar 10 solu ekrānu, tas var savienot viņa mobilo telefonu, tur iekšā. Tas, kas mobilajā telefonā, tas arī viņā būs. Tātad Google mapē, Vēze, Sigits. Interesanti, viņš pārdodas, es atradu internetā, šādā nosaukums ir šāds te, bet ir arī ar camperu tajā nosaukumā beigās. Un tas ar camperu versiju ir pa kādu 200-300 eiro dārgāk. Es domāju, ar ko viņš atšķirās. Bet tad es saprotu tā, ka laikam tie dzelži ir vieni tie paši, bet atšķirās ar to, ka tajā camperu versijā viņam ir jau iekšā licenzētā Sigits navigācijas programma ar licenzi kemperu versija kaut kādiem 3 gadiem. Bet es domāju, ja tiešām es to Sigitsu gribēšu, un ja gribēšu to kempera versiju, es varu uzinstalēt telefonā Sigits, pat ja es gribu, es varu tur to licenzi nopirkt, un man būs tas pats. Tā kā tagad nopirku bez tā nosaukuma Sigits. Nu ko, jātaisa kaste vaļā. Jātaisa kaste vaļā un jāskatās, kas te būs. Interesanti, viņam būs liels ekrāns. Ļoti interesanti, kā tas te. Kā tas te būs? Kas viņam te ir? Gadām es nezinu, kas tas ir. Visādi vadi. Garantiju man iedeva veikala arī. Jā, un pārdevējs teica, ka šis te ir 2021. gada Eiropā, laikam kaut kāds tur modelis numur 1. Kā viņi tur to noteikuši, kā viņi to izmērījuši, nezinu. Tā aparāta biezums ir 2 tās vienības, kā dini vai kā viņi tur sauc, nezinu. Nu, manam tam Pionieru radioaparātam arī ir 2 vienības biezums. Tā. It kā 4 pat kameras var viņam pieslēgt. Un tā tālāk. Un viņam esot arī vēl video reģistrators, ko papildus var piepirkt klāt. Viņa Kenwood kameriņas eksistē. Video reģistrators, kameriņas un arī pults it kā esot kaut kāda. Nu tā. Ļoti interesanti, kāds viņam tas ekrāns. To ekrānu it kā var regulēt gan slīpumā, gan augstāk zemāk. Nu un pats galvenais, cik tad viņš liels ir un kā tad tas būs.
Ņemšu te no plēves ārā. Diezgan tās pasmaks. Laikam te būs plēvīte, to plēvīti neplēsīšu nost. Tagad vienkārši tādam skočiņiem. Nu, tāds ekrāns, te viņam skaļuma regulators. Šāds te ekrāns. Un kā tas te būs? Es domāju, ka būs iespaidīgi. Nu, iespaidīgi. Nu, tad izmantosim viņu gan kā radioaparātu, gan kā navigāciju, jo es skatīšos, braucot vai nu mobilajā telefonā VZ, nu, vai tajā, kas būs VZ vai kaut kas cits, un Ilze šeit varēs likt vai nu Google mapu, vai Sigits, vai Vēzi, vienalga ko. Mums patīk arī tas, ka, piemēram, tad, kad mēs vakarā te ieslēdzam Netflixu, ir tāda Netflixa kastīte, skatāmies filmu šajā te ekrānā un pa augsts to radioaparāta ieju padodam skaņu. Un tādā gadījumā tā skaņa ir pa visu kemperi no tā radioaparāta skaļruņiem. Es jau ceru, ka te arī tā augsts ieja būs. Kas man vajadzīgs? Tas augsts. Vajadzīgs ir tās apakaļskata kameras. Tas ir minimālā programma, lai varētu pieslēgt. Viņam tāpatās kā tam aparātam it kā var atskaņot mūziku no USB flešiņa. Minimums. Nu jā, nu es ceru, ka kā radioaparāts viņš strādās arī. Nu ko, jāliek tagad, jāliek klāt. Būs tik tālu esmu ticis. Te tā pa punktiem jādara, jāņem instrukcija, sākumā darīt to, atskrūvēt tādu skrūvi. Šeit ir kādas 4 varianti, 3 vai 4 laikam varianti augstuma ziņā, kā viņi var regulēt augstāk, zemāk. Es tagad uzliku pašā augšējā stāvoklī. Un var regulēt leņķi, var grozīt viņu. Tā. Nu, tomēr piedabūju to jauno Kenwood radioaparātu. Veco pionieri noņēmu. Un tādu šo te tom-tom navigāciju, kurai te izļurkājies tā līgzde, noņēmu. Un tagad viņu abu vietā būs tas Kenwood radioaparāts. Vai magnetola, vai kā viņi saucās. Noņēmu nost to antenas pastiprinātāju. Domāju, ka radio būs labāks. Ja, bet tomēr ar to analogo radio kaut kas nav ritīgi. Arī šeit te varbūt antena sliktā. Nu tāda... Viņam augstuma ziņā ir 4 stāvokļi, var tā augstāk zemāk pacelt. Es izvēlējos pašu augstāko stāvokli, un tā dziļāk vai uz šo pusi ir 2 stāvokļi. Es ieliku viņu pašā dziļākajā stāvoklī, tikai tāpēc, ka 5. ātrums, ja ieliek 5. ātrumā, nu, tā var iztikt. Šeit ir 5. ātrumā. Var tā, jo šo pusi nevar tad traucēt tam ātrumu pārslēdzējam. Un viņu var grozīt tādā veidā, man liekas, ka tā būs labi šādas pozīcija. Tā, nu tad, ko tad iegūju rezultātā? Par cik viņam ir Android auto, tas ir sasaiste ar mobilo telefonu, tad rezultātā viņš uzreiz izmanto navigāciju VZ, Google Map un Sigits, kas ir mobilajā telefonā. Bet tikai interesanti ir tas, ka te vienlaicīgi rāda tikai Sigits vai Google Map, vai, nu, vienalga 2 tikai. Bet tur atkal, izvēloties to Android auto, var norādīt kuru. Tātad navigācijas ziņā ir 3 iespējas. Man kādu laiku neizdevās piedabūt esošo veco kempera analogo atpakaļskata kameru.
Es jau biju sabēdājies, domāju, ka Kenwoods varbūt tikai sadzīvo kopā ar savām kamerām, un domāju, ka varbūt jāpērk ir tā Kenwooda atpakaļ skata kamera, bet nē, izrādās, ka vienkārši te bija jānorāda, kāda tipa tā atpakaļ skata kamera ir. Nodefinējot to atpakaļ skata kameru, izrādās te ir 3 kameru tipi. PAL, kaut kāds NTSC, tas laikam amerikāņu standārts bija, un HD. Un jānorāda, kura tipa kamera tad man ir. Zaudēts GPS signāls. Jā, zaudēts, jo garāžā esam. Lūk, un ja tā, tad pastīšos, ieslēgšu atpakaļgaitu. Kā ieslēdzu atpakaļgaitu, tā uzreiz var redzēt garāžas durvis. Viss, urā, tā tāda atpakaļ skata kamera arī piedabūju. Tātad šeit ir uzlikts ķeksis, pārtraukums atpakaļgaita, kā ieslēdz atpakaļgaita, viņš uzreiz rāda atpakaļ skata kameru. Vispār ir 4 kameras iespējams pielikt priekšā, aizmugurē un sānos, tikai nezinu īsti sānos, kurā vietā tās kameras jāliek. Un priekšā varbūt piebraucot ļoti kaut kam tuvu, es varu apskatīties, kas priekšā notiek. Nu tā tad ar atpakaļ skatu kameru tiku galā. Radio, analogais radio ir slikts, varbūt, kad izbraukšu no garāžas ārā, varbūt būs labāk. Un ir digitālais radio, un es nesaprotu, kā to digitālo radio var. Tātad mobilajā telefonā, acīm redzot, ir jābūt uzinstalētam kaut kam, lai viņš ņemtu to digitālo radio. Tad ir USB līgzda. USB līgzdā iesprausts ir vadiņš ar to flešu, un mūziku viņš skaisti atskaņo no turienes. Spotify mobilajā telefonā ir to mūziku arī viņš ņem. Viņa var te fonā būt Spotify mūzika. Tad ir analogā ieeja, skaņas ieeja. Man liekas, ka tam viņa saucās, ja mēs skatāmies televīziju, jo te ir skaņa ļoti slikta šajā te televīzorā. Es varu padot tikai skaņu uz šejieni. Un tādā gadījumā skan visās te kemperu tumbās, skan tā skaņa, kas ir skatoties televīzoru. No Netflix, YouTube un tā tālāk var būt. Tā, mobilais telefons strādā, ja gadījumā kāds zvana, es uzreiz šeit redzu, pieliku mikrofonu, es varu atbildēt mikrofonā. Interesanti atsūta ziņu pa WhatsAppu, es varu nospiest podziņu un viņš pats nolasa to tekstu, tā kā nav jālasa nemaz atnākošo tekstu. Nu jā, Spotify fonā strādā arī. No tā, tad nesaprotams palika, te ir HDMI, es biju domājis, ka tā ir ieeja HDMI, es mēģināju padot no tā Netflixā uz HDMI, nekas nesanāca. Izeja tā varbūt būtu, priekš kām izeja, rādīt citā monitorā kaut ko. Nu, tad to HDMI tur nesaprotami palika.